Man ir jāatzīstas, šī focaccias pizza ir labākais, kas ar mani šogad ir noticis. Vismaz pagaidām. Es ceru. Bet par recepti. Bļodā sajauc siltu ūdeni ar raugu, sāli, medu un olīveļu, tad pievienojam miltus, kurus kārtīgi iemais, līdz sanāk tāda lipīga mīkla. Atstājam to siltā vietiņā uz 15 minūtēm, tad šādā veidā pastaipam un pārlokam. Atkal noklājam ar dvieli un ļaujam mīklai uzrūgt uz pusotru stundu. Pa šo laiku mīkla būs forši uzputusies, pārliekam to ieļotā traukā, kuru iekļauj ar cepampapīru, šādi pārlokam pāri abas maliņas un metam riņķī. Un jā, atkal atstājam mīklu uzrūgt uz pusotru stundu. Pēc tam šo brīnumu pārlēju ar olīveļu un mīļākā daļa veidot šādas bedrītes. Liekam krāsnī 220 grādos uz 15 minūtēm. Tagad noklāju focaccia ar tomātu mērci, pavirs ķiploks, šo var uzreiz ielikt mērcē, bet man bija vienkārši slinkums. Protams, rīvēts siers, kāda gaļa, man bija chorizo un vēl mini mozzarella. Cēpam vēlreiz krāsnī 10 minūtes, ņemam laukā, pārberam pāri sagriezu baziliku, pikantam pielikt čili pārslas un klausieties, laikietilpīgi.